17. maijā norisinājās energoefektīvu risinājumu konkursa Saules kauss, kurā skolēni centās nodemonstrēt savas praktiskās zināšanas būvēt masu transporta līdzekļu modelīšus, kurus darbina alternatīva enerģija. Tāpat kā katru gadu par pasākumu norises vietu tika izvēlēts Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta telpas. Arī šogad atsaucība bija milzīga, bija pieteikušās vairāk kā 60 komandas no visas Latvijas, lai pierādītu sevi vairākās disciplīnās. Vairāk par pasākuma ideju centās paskaidrot viens no šā pasākuma idejas autoriem – Jānis Kleperis. Mēs mēģinām te ļoti vispusīgas lietas salīt kopā, tātad tīri to pašu interesi kā par jaunradas procesu, par dažādām tehnoloģijām un par jaunākām alternatīvām tehnoloģijām. Tas ir kā, teiksim, veikt kaut kādas darbības vai kā radīt enerģiju, neizmantojot tradicionālo elektrību vai fosilos energoresursus. Mums ir apmēram vienāds princips, ka mēs nopērkam vienādas detaļas, katru reizi šīm detaļām kāds cits sponsors. Tad izdalām izsūtām skolām un skolām tad ir uzdevums sataisīt saules mašīnas, laivas vai citas transporta līdzekļus un braukt pie mums pēc tam atrādīt vienā konkrētā dienā. Pirmo saules kausu taisām mēs arī nemaz īpaši paši mēģinājām būvēt katru reizi pats šī savu modeli, bet mūsu būvētie modeļi krietni atpalika no tā, ko bērni dara. No šodienas modeļiem man ļoti patīk, ka tās automašīnas ar disku ratiem. Tas ļoti tāds skaistas izskatījās, tie diski saulē mirguļo, datordiski vai ne? Gods kam gods mums jaunieši internetā un arī pulciņos vēl darbojās, un tad skolotāji, kuri ir entuziasti, pārsvarā laikam mums atsaucas tādas skolas, kur šie skolotāji ir entuziasti paši arī uz jaunām tehnoloģijām. Konkursa laikā modelīšas sacentās ātruma, spēka un ūdens disciplīnās, atkarībā no uzbūves, un kā nopietnas faktors tika vērtēta oriģinalitāte un aktualitāte. Tāpat neizpalika konkursa dalībnieku erudīcijas pārbaude. Balvas uzvarētājiem un pēcbalvas konkursa dalībniekiem bija sarūpējuši arī Saules kausa atbalstītāji – Latvijas vides aizsardzības fonds, Latvenergo, Rīgas enerģētikas aģentūra, žurnāls Ilustrētā zinātne, izdevniecība Lielvārds, Cleantech Latvija un Latvijas Cietvielu fizikas institūts. Pēc sacensībām notika arī apbalvošana. Ātruma klasē 10 metru garā distancē tautas klasē par uzvarētājiem kļuva komanda Lielvārdi no Lielvārdas. Savukārt nestandarta klasē uzvaru svinēja Rīgas skolnieku pilsētas komanda Yellow Team. Savukārt spēka trasē, kurā bija jāvelk 1,5 litru tukša ūdens pudele, uzvarētājs šoreiz netika fiksēts. Sacensību gaitā notika arī ūdens sacensības lājām 8 metru distancē. Tautas klasē pirmo vietu izcīnīja Ierupamaskolas komanda Cerības Stariņš. Savukārt nestandarta klasē uzvaru izcīnīja Smiltenes ģimnāzijas komanda Uhupors. Pasākuma laikā varēja redzēt arī saules lidmašīnu modelīšu paraugu demonstrējumus. Absolūtie uzvarētāji tika noteikti ņemot vērā mājas darbus, modeļu skices un video par modeļu izgatavošanu, veikumu sacensībās, kā arī zināšanu pārbaudi. Šogad par absolūtiem uzvarētājiem kļuva Ierupamaskolas komanda Cerības Stariņš, kas galvenajā balvā ieguva planšetdators.